Latvijas izlases vairākumā. Varbūt šoreiz izdosies pārspēt Tomašu Vokūnu. Piemērā uzvar Herberts Iļevs, Mārtiņš Cipuls aiz vārtiem, skatās, kam piespēlēt spēkā paņēmiens. Atspēlē atpakaļ Herbertam, Herberts atspēlē uz zilo līniju. Un, diemžēl, Čehi pārtar piespēli, kas ir domāta vārtu priekšā un raida to pāri visām zonām. Rīpa jau pie Edgara Masaļska. Šeit Georgijs Pujats stāv aiz vārtiem, skatās, kam piespēlēt un uzsāk kārtējo Latvijas uzbrukumā esot vairākumā. Piespēle Niževijam, Niževijs individuāli laužas Čehu aizsardzības zonā. Šeit piespēle, diemžēl, kļūdaina un jau pretuzbrukums 2 Čehi laužas Latvijas izlases vārtiem. Piespēle Rolinekam un, diemžēl, Rīpa vārtos. Masaļskis šeit nav glābējis. Jānis Sprukts uzvar iemetienā. Rīpa aiz Latvijas izlases vārtiem. Lepišs ļoti bīstami, bet Edgars Masaļskis nodemonstrē apskaužamu meistarību un glāb Latvijas izlasi no 3. vārtu zaudējuma. Aiz vārtiem Jāgars ar Ripu. Šeit atkal vārtu priekšā Ripa Latvijas izlasē un Latvijas izlase dodas uzbrukumā. Nē, diemžēl Ripa atkal zaudēta, bet nē, tomēr Ripu saglabā. Šeit Kaspars Daugviņš piespēles Spruktam, metiens vārtus, apglāb Čehus no 1. vārtu zaudējuma šajā mačā. Ripa jau pie Latvijas izlases hokeja vārtiem. Kulda ar Ripu. Slido pāri centrām, raida Ripu Čehu aizsardzības zonā. Pie tās steidz Saulietis. Pečūra metiens Ripa vārtos. 2-1. Šeit pat Vokūns nav glābējis. 14. atkārtojumā Sprukta metienu. Jā, Vokūns nedaudz skar Ripu. Pirms tā apsitas pret vārtu stabu. Jā, šeit jūs skatā no augšas. Un šeit jau lielisks vārtu guvums, lielisks sauliešu piespēle pēc čurām un metiens 9. Nekādu cerību Floridas Panthers vārtsargam Tomašam Vokūnam. Priecājas Latvijas.